Jums ir gatavs pirmais ēdiens, tas ir foie gras, zots, pīles akna, cepta ar paipalas krūtiņu, pasniegta ar dedzinātu vīģi un vīģis sarkanvīna mērci. Tātad otrais ēdiens šodien ir piena sivēna vaidziņi, gatavoti pēc sous vide tehnikas. Tas nozīmē lēnā zemā temperatūrā, lēni gatavojot. Trešais ēdiens šodien mums ir baraviku zupa, un viņi ir pasniegti ar dažādām saknēm, rudens dārziņiem, ja? Un iekšā ir nedaudz melnās trifeles. Tā mums ir ziemeļjūras bute. Viena filējiņa ir apcepta, otra ir tā kā tvaicēta, burkānu biezenīts, brokolis, zaļi dārzenīši un cepts rīsu maki. Mēs viņu saucam par makisonu. Mēs esam tikuši līdz galvenam ēdienam, teiksim, un ar to arī vakars gandrīz beidzās, ja pusdienas. Tas ir Jaunzēlandes jērs, jēra ribiņas ar jēra fileju, artišoku pastinaka biezenis, cepta baravika un baraviku sarkanvīna mērcis ar nedaudz trifelēm melnām. Desertā mums ir mango muss, kurš ir saldēts, iekšā viņam ir aveņu želeja. Aqualuna ir, manuprāt, ļoti pievilcīga vieta, pie tam ar tādu pievilcīgu dizainu. Aqualuna – это один из самых моих любимых ресторанов. Šī nav pirmā reize, kad es esmu šajā restorānā, un viena no lietām, ko es esmu pamanījis, kā uzteicam, tā ir lieliska vīnkarte. No 5 ēdieniem 3 bija tieši manā gaumē. Kas man patīk, tas variants, kad ir tiešām piedāvāja pie katra ēdiena savu vīnu, kur bija tik izcili sameklēts. Man patīk tas cilvēks, kas piedāvāja, kurš teica, ka tas super pie šitā un ar tādu харизму, я не знаю, tas bija ļoti labi. Само меню, которое было составлено, оно очень вкусное прежде всего. Очень вкусные сами продукты, очень красивое. Недаром я его фотографировала. Man jāsaka tā, ka pēc šī apmeklējuma es noteikti savākšu savu ģimeni lielo kopā, mēs atnāksim uz branču svētdienā. Познавательное мероприятие, которое делает жизнь и интересней, и вкуснее, и прекраснее. Manuprāt, ka restorānam jau šajā brīdī ir gana daudz labu lietu. Pirmkārt, lielisks pavārs, lieliska telpa, lielisks skats aiz loga, kas ir ne visiem Rīgas restorāniem. Мне понравилась смелость сомелье, который предлагает очень неожиданное, на мой взгляд, сочетание, с которыми я бы иногда, может быть, даже поспорила, но в конце концов, в общем-то, ты что-то для себя открываешь. Ziniet, ja katrs aizies no Aqualunas ar tādu iespaidu, ar kādu es aizēju šodien, tad te vienkārši nebūs vietas, jo vienmēr būs pilns ar viesiem.